Vai tu esi no tiem cilvēkiem, kurš pamodies spēj atcerēties savus sapņus? Pat ja nespēj, tu tik un tā redzi sapņus. Tava zemapziņa brīdī, kad tavs ego guļ, dzīvo pati savu dzīvi. Piemēram, tad, kad tu sapņo kādu murgu, tava zemapziņa sapnī konstruē visbriesmīgāko iespējamo scenāriju, lai tu reālajā dzīvē būtu gatavs rīkoties, ja šis scenārijs patiešām piepildītos. Būtībā sapņošanas laikā tava zemapziņa iztirzā situācijas, lai varētu gūt saskaņu vai nu ar savām pagātnes darbībām, vai sagatavoties darbībai, ja kāds īpašs notikums atgadītos nākotnē. Zinātnieki ir pierādījuši, ka tavs sapņu cikls burtiski pārstrukturē atmiņas neirālo attēlu. Tas nozīmē, ka cēloņu un seku izvērtēšana ir mūsu zemapziņas neatņemama sastāvdaļa, jeb instinkts. Piemēram, senā ķīniešu cēloņu un seku teorija Feng Shui ietver sevī mākslu, kā piesaistīt pozitīvo pārticības enerģiju kādai vietai, mājai, dārzam vai uzņēmumam. Paralēli tam Feng Shui māca arī to, ka cilvēks pats veido savu likteni ar savu rīcību. Pareizi novietots spogulis telpā neko nedos, ja cilvēks pats personīgi nebūs atbildīgs par savām darbībām, jebkurā situācijā. Ja tu savā zemapziņā nes programmu nauda ir visa ļaunuma sakne, tad ir maz ticams, ka tev dzīvē izdosies piesaistīt naudu, jo tu taču negribi, lai tavā dzīvē ienāk ļaunums. Tātad, sākot uztvert naudu kā neitrālu enerģiju, tādu kā ūdens vai vējš, tu saproti, ka tā var būt gan noderīga, gan postoša. Subliminālu klausīšanās, piemēram, ir viens no iedarbīgākajiem rīkiem, kas tev var palīdzēt vienkāršā un vieglā veidā atbrīvoties no visa veida ierobežojošajām programmām tavā zemapziņā. Dodies uz subliminal.lv mājaslapu un iepazīsties ar visiem tajos atskaņotajiem labajiem vārdiem, kuri taisnā ceļā nonāk tavā zemapziņā. Mūsu domas pievelk līdzīgas intensitātes realitāti, jo katra vibrācija piesaista līdzīgas vibrācijas, un sublimināli nav nekas cits kā labo vārdu vibrācijas īpašā frekvencē. Cēloņu un seku likums darbojas līdzīgi gravitātei. Neviens nesēž un nespriež tiesu par tavām ļaundarībām un nenosaka sodamērus. Viss notiek daudz vienkāršāk. Jebkura darbība piesaista attiecīgu reakciju. Nu, piemēram, kas izraisa avāriju, kura notiek braucot sniegputenī ar 140 km/h? Laikapstākļi vai tavs lēmums? Cēloņu un seku likuma izpratne ir viens no veidiem, kā mēs sākam saprast pasauli un to, kā šajā pasaulē reaģēt uz notiekošo. Nekas nenotiek nejauši. Pat ja mēs nespējam atrast cēloni, tas vēl nenozīmē, ka tā nav. Tas nozīmē tikai to, ka mēs šo cēloni nezinām vai neprotam noteikt. Viss notiek kaut kāda iemesla dēļ, pat tad, kad esi pārliecināts, ka kaut ko nevajadzētu darīt. Šis notikums sniegs tev vērtīgu mācību un pieredzi, bet tas savukārt tev palīdzēs augt un radīt cita veida sekas, kuras citādi nekad nebūtu radušās. Piemēram, tu tiec atlaists no darba un jūties šausmīgi, bet ja tas nebūtu noticis, tev iespējams nekad nebūtu pieticis pašapziņas uzsākt pašam savu biznesu. Varbūt ērtu attiecību saraušana tevi aizved pie īstā dvēseles radinieka, kas citādi nebūtu noticis, ja tu būtu palicis ērtajās, bet nelaimīgajās attiecībās. Cēloņi paši par sevi notikumus nerada. Tie ir tikai stimuli garā darbību un pārliecību ķēdē. Ja tu nāc no ģimenes, kur, piemēram, visi ir resni, visticamāk, tevī mājo pārliecība, ka tavai ģimenei vienkārši piemīt resnuma gēni, un tāpēc tu nekad nebūsi slaids. Ar šādu pārliecību tu visdrīzākais neko nedarīsi, jo tāpat neko nevar mainīt. Bet uzņemoties atbildību par sevi un savu rīcību, tev tomēr ir visas iespējas kļūt slaidākam un veselīgākam. Pat tad, ja tev neizdodas kļūt par pasaules ranga modeli. Un ģimenes resnuma gēniem ar to nav nekāda sakara. Svarīgi ir saprast, ka visam ir savs cēlonis un sekas, un iemācīties saskaņot savus nodomus un darbības ar rezultātu, kuru vēlies sasniegt. Mels Gils savā grāmatā Meta noslēpums raksta: daži cilvēki ir savas iedzimtības un vides vergi un bauda ļoti maz brīvības. Viņus iespaido ne tikai ārpasaules viedokļi, domas un ieražas, bet arī pašu domas, emocijas un noskaņas. Viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā mainīt savu domu vibrācijas, ir sākt ikdienā klausīties subliminālus. Taču ņemot vērā jebkuru no visuma likumiem, arī subliminālu iedarbībai ir nepieciešams laiks un regularitāte.
bet to klausīšanās tev neprasīs papildus laiku tavā ikdienā. Man pašai subliminālu klausīšanās palīdzēja izkļūt no nepārtraukta iekšējās trauksmes stāvokļa. Bet tie nav nekāda burju tabletīte, kas atrisinās visus tavas dzīves uzdevumus. To klausīšanās var dot nepieciešamo stimulu tavai zemapziņai, lai tu vieglāk vari sākt piedot un palaist savu pagātni. Lai baiļu sajūta tevī sāk kļūt par dzinēju spēku, nevis bloku. Subliminālu klausītāji tos sauc arī par smadzeņu vitamīniem. Cēloņa un seku likums ir tikai viens no 7 pārējiem, nemazāk būtiskiem visuma likumiem, kuri eksistē tavā dzīvē. Noskaties visu 9 video sēriju, kuru pamatā ir Mela Gila grāmata Meta noslēpums. Spied patīk, ja tev šis video bija noderīgs, un seko mani Instagramā, Facebookā un YouTube, un izmēģini subliminālu iedarbību uz savu zemapziņu sublimināl.lv mājaslapā.